Kā jūs raksturot situāciju valstī no iekšējās drošības viedokļa šobrīd? Mums ir vairākas tādas ļoti asas lietas, kas mums ir jāatrisina. Pat labāk no tādām skaļām lietām mums ir Dobeles lieta, mums ir Jēkabpils lieta, mums ir lieta saistībā ar, varētu teikt tā, jau būs vairākas lietas saistībā arī ar aizdomās turēto Guļu kungu. Sākumā viena lieta ir saistīta ar Škēļas lietu, tā saucam, un otra lieta ir saistīta ar otru kriminālu procesu, kas tiek rosināts saistībā. Tās ir tās vēl vesel virkni citi jautājumi mums arī ir, bet šie ir nopietni. Runājot par Gulbju kungu gadījumu, tagad advokāti izsaka vien vairāk un vairāk šīs pārmetumus par Es jums atbildēšu ļoti konkrēti. Ir jau rīkojumi pārrakstīti un ir izmeklēšanas uzsāktas. Te ir sakoši lieta. Viss, kas attiecās pār Gulbju kungu aizturēšanu, pār instrukcijas pārkāpumu, kas ir saistīti ar šo te gadījumu, ar rokdzožiem, ar lekšanu daldā un tā tālāk. Tur izmeklēšanu veiksim mēs iekšlietu ministrijas valsts inspekcija. Mums ir speciāla inspekcija, kas nodarbojas ar lietu izmeklēšanu, kas attiecās pret ierēģiem un speciāliem dienestu pakāpēm. Un ir dots uzdevums maksimāli jaudu, maksimāli spēku, tātad pēc iespējas operatīvi nonākt pie rezultātu. Tas nozīmē, ka mūsu cilvēki izmeklēs, tad noklausīsies gan operatīvos darbiniekus, un tā izmeklēšana notiks ministrijā, tā nenotiks policijā. Jūs esat pieņems lēmumus, kuras amatpersonas varētu sākt amatu? Mums pat labāk ir jāveic izmeklēšana līdz galam, jāiegūst ir rezultāti, tad mēs varam pieņemt lēmumu. Jūs dabūsiet par to zināt. Kā jūs vērtējat to, ka valsts prezidents atradumiem sākas valsts uzzina, ka valstī darbojas noziedzīgi grupējums, kurā ir iesaistīti arī viņu pašdrošības dienas cilvēki, ja sekot, ko teica premjeras un iekšlietu ministrs, vai tā ir normāla situācija? Tas ir vairāk jautājums politiķiem un prokuroram. Tā ir politiķa atbildība, politiķa izteikuma, un es nedomāju, ka prokuroram tas būtu jākomentē. Jūsu rīcībā nav tādas? Mēs neesam saņēmuši speciāli jaunas vai kādas prokuratūrai iepriekš īpašas vai nezināmas ziņojumus. Cik es esmu informēts par konkrētu kriminālu lietu izmeklēšanas, var teikt jā, arī iepriekš, arī tagad tiek izmeklētas krimināla lietas par dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuros ir bijusi iesaistīti arī tiesību sargājošie iestādes darbinieki, bet tā nav tāda jauna ziņa vai jauna aktualitāte. Vai jūs rītdien ziņosiet par to speciālo izmeklēšanu Knābu? Man ir vēl jāpaspēj šodien uz trešo šīs komisijas sēdi, bet es vismaz komisijas locekļus aicināšu un pats esmu gatavs griezties valdībā lūgumu pagarināt termiņu, kādā ir jāizvērtē šī atbilstība amatam valdības rīkojumā. Ir runa par to, ka ir valdībā jāizsniedz ziņojums, argumentētu, pamatotu ziņojumu, jebkādu iesniegt tik īsā laika periodā nav iespējams. Mums arī visus argumentus izklāstīšu rītdien valdībā, lūgumu pagarināt šo termiņu, kādā jāiesniedz valdībā ziņojums. Jaunais laiks aicinājis iesaistīt jūsu vadītajā komisijā arī opozīcijas pārstāvjus, vai varbūt jūs atsaucieties šo mācību? Tas ir viennozīmīgi jautājums valdības vadītājiem, jo ne es izveidoju šo komisiju, tas ir ministra kabineta lēmums, un to var tikai ministra kabinetā lēmums.